Rīgai ir izsludināts kārtējs iepirkums bērnu ēdināšanai skolās un bērndārzos par summu ap 26 miljoniem eiro uz 5 gadiem. Tagad kārtējs konkurss, un atkal tas neizskatās godīgs. Jau daudzus gadus pēc kārtas lielāko daļu šādu iepirkumu uzvar vienas un tas pašas kompānijas Baltic Restaurants, kā arī ar tam saistītas struktūras Žaks 2 un Freestar. Un arī šobrīd situācija atkārtojas. Sākuma iepirkums vispār netiek izsludināts laikā, lai gan tam bija jābūt janvārī, tas tiek izsludināts ar mēnešu nokavēšanos. Pēc tam pēkšņi parādās nosacījumi. Piemēram, obligāta prasība par rupmaizi, turklāt tāda, kas faktiski atbilst tikai vienam piegādātājam, un šis piegādātājs ir saistīts ar Baltic Restaurants. Kad citi tirgus dalībnieki saka uzdot jautājumus, tiek veiktas izmaiņas nolikumam. Nav skaidrs, uz kāda pamatā. To es noteikti noskaidrošu, jo izmaiņām konkursa gaitā nevajadzētu būt. Tagad vairs netiek prasīti tikai rupmaize, bet vairāki citi produkti. Un vēl ar nosacījumu, ka tie ir jānogādā skolā pa iespējami īsāku piegādes ceļu. Un lūk, šajā brīdī izrādās, ka tā pati kompānija Baltic Restaurants un ar to saistītas struktūras jau paspējušas noslēgt ekskluzīvas vienošanas ar piegādātājiem, ka tie vienkārši nevar sadarboties ar citiem tirgus dalībniekiem. Tas nozīmē, ka konkurence faktiski tiek bloķēta. Manuprāt, ir nepieļaujami veidot konkursus konkrētu dalībnieku intereses. Nedrīkst rādīt tādus nosacījumus, kurus pārējie jau sākuma ir zaudētāji. Es, kā deputāte, jau esmu nosūtījusi oficiālu pieprasījumu izglītības departamentam. Lūdzu viņiem sniegt atbildes, kas tad pieņēma šos lēmumus, uz kāda pamata tika mainīts konkursa nolikums konkursa gaitā un kāpēc atkal kādam tiek radīts priekšrocības un kā redzams tiem pašiem. Secinājums no visa, ko es tikko teicu, būs pašsaprotams. Iepirkumos ir jābūt godīgai konkurencei un jebkādai iespējamai vienošanas praksei ir jābūt izvērtētai un, ja nepieciešams, sodamai saskaņā ar likumu.